Lai atvērtu demo kontu XTB, dodieties uz brokera tīmekļa vietni, noklikšķinot uz saites aprakstā. Pēc noklikšķināšanas jūs tiksiet novirzīts uz reģistrācijas formu, kurā jums būs jāievada sava e-pasta adrese un parole. Ja izlemsiet veikt iemaksu kontu apstiprināšanas procesā, jums būs jānorāda sīkāka informācija. Ja atvērsiet kontu, izmantojot saiti aprakstā, jūs saņemsiet piekļuvi izglītojošiem materiāliem. Pēc tam pieņemiet noteikumus un nosacījumus un nospiediet zaļo pogu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu. Uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta aktivizācijas saite. Vienkārši noklikšķiniet uz tās, un viss ir gatavs. Jūsu konts tiks aktivizēts. Pagaidiet dažus mirkļus, līdz tirdzniecības platforma ielādēsies. Pēc ieiešanas platformā jūs nonāksiet galvenajā paneļā, kas sastāv no vairākām galvenajām sadaļām. Kreisajā pusē ir instrumentu saraksts. Šeit varat meklēt aktīvus, piemēram, valūtu pārus, indeksus, akcijas, preces un kriptovalūtas. Instrumenti ir sagrupēti pēc tēmām un var tikt filtrēti pēc kategorijām. Noklikšķinot uz izvēlēto instrumentu, tas atveras galvenajā diagrammas logā. Ekrāna centrālo daļu aizņem interaktīvs grafiks, kas parāda izvēlētā instrumenta cenu kustību. Lietotāji var mainīt laika intervālus, pievienot tehniskās analīzes rādītājus, tendenču līnijas, atbalsta un pretestības līmeņus. Grafika augšējā kreisajā stūrī var ātri atvērt jaunu rīkojumu, nospiežot zaļo vai sarkano pogu. Rīkojuma izvietošanas modulis ļauj iestatīt pozīcijas parametrus, lielumu, stop-loss rīkojumu, take profit un rīkojumu veidu. Platforma automātiski parāda pozīcijas vērtību bāzes valūtā un potenciālo risku un peļņu. Ekrāna apakšā atrodas tirdzniecības panelis, kurā var redzēt visas atvērtās pozīcijas, gaidošos rīkojumus, darījumu vēsturi, konta atlikumu, pieejamos līdzekļus un maržas līmeni. Šī ir galvenā joma darbības uzraudzībai un riska pārvaldībai. No šejienes ar vienu klikšķi varat arī mainīt vai slēgt pozīcijas. Ja vēlaties veikt reālu iemaksu, jums būs jāapstiprina sava konta identitāte un adrese. Šīs procedūras ir izstrādātas, lai novērstu naudas atmazgāšanu, un jūsu dati ir pilnīgi droši. Ceru, ka šis ceļvedis jums ir bijis noderīgs. Ja tā ir, lūdzu, ievietojiet patīk un abonējiet manu kanālu, lai saņemtu jaunāko informāciju. Paldies par skatīšanos!